Tas ir drusku atgādina situāciju, ka Ķēngaragā ir ģimene dzērumā izdomājusi, ka viņiem vajag jahtu nopirkt, un tad vienu rītu vīrs pamostās no dzēruma un saka, tomēr naudas nepietiks, un sievas taisa skandālu, ka kaimiņienei jau visu izstāstījām, un ko viņa kaimiņiene padomās par mums. Mums ir jāsaprot, vai mēs vispār atceļam to jahtu, vai atgriežamies pie gumijas laiviņas. Rail Baltica, kur mums visu laiku tātad ir melos, ka ir garantēta 85% no Eiropas, ir jāaptur līdz brīdim, kamēr iestājas pilnīga skaidrība un prognoze, ekonomiskā prognoze, ko ar to visu iesākt un kurš to finansēs. Tātad tie ir vismaz 4 miljārdi, ka tiek prognozēti, kur mums visiem vajadzētu tagad samesties kopā. Mēs jau šobrīd patiesībā jau esam gandrīz vai atgriezušies pie gumijas laiviņas, vai ne tā? Ātrums ir 160 km un tā tālāk, un viss tiek pārreķināts. Tur ir varianti iespējami, bet vispirms tas noteikti ir jāaptur un pilnīgi jāizliek uz galda tas pacients, lai saprotams vispār, ar ko mums ir darīt.